Nevienam nav noslēpums, kāda stereotipi sabiedrībā valda par mums bibliotekāriem un mūsu vizuālo tēlu. Iedvesmojoties no Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas 2018. gada ģenerāla konferencē Kuala Lumpurā, Malaizijā notikušās jauno speciālistu interešu grupas organizētās bibliotekāru modes sesijas, Latvijas bibliotekāru biedrība nolēma organizēt līdzīgu akciju bibliotekāriem arī Latvijā. Akcija Bibliotekāru mode tika izsludināta 2018. gada nogalē, un tās mērķis bija parādīt bibliotekārus kā spilgtas, atraktīvas un modernas personības, un laust sabiedrībā vēl aizvien valdošos stereotipus par mūsu profesijas vizuālo veidolu. Akcijas laikā bibliotekāri tika aicināti ievietot sociālajos mēdījos savas un kolēģu fotogrāfijas ar tēmturi bibliotekāru mode. Ja sākumā mums bija diezgan lielas bažas par to, vai bibliotekāri būs atsaucīgi, tad ar katru sociālajos mēdījos ievietoto fotogrāfiju auga arī mūsu pārliecība, ka esam trāpījuši mērķī. Rezultātā bibliotekāri pārsniedza visas mūsu cerības un pārsteidza ne tikai ar radošām un drosmīgām fotogrāfijām, bet arī izveidoja speciālu ceļojošo izstādi, apģērbu kolekciju, bibliotekāru modes kalendāru un organizēja tikšanās ar modes dizaineriem un stilistiem. Akcija noslēdzās 2019. gada 17. aprīlī bibliotekāru modes un stila dienā, kad notika bibliotekāru modes tēmai veltītas prezentācijas un dzīvā bibliotekāru modes skate. Bauskas centrālā bibliotēka prezentēja bibliotēkas projektu, kas tapis sadarbībā ar stilisti un fotogrāfi Danu Rodenkirhenu. Izstādē Bauskas bibliotēkā modē grāmatas iekļautas fotogrāfijas, kurās bibliotēkas darbinieki iejutušies kāda sev tuva literārā darba tēlā. Latgales centrālā bibliotēka dalījās pieredzes stāstā par akciju Aksesuārs grāmata. Akcijas laikā bibliotēkas darbinieki sociālajos mēdījos ievietoja fotogrāfijas, pieskaņojot ikdienas apģērbu kādas grāmatas vizuālajam noformējumam. Šādā veidā kopā ar bibliotekāra tēlu tika popularizētas arī grāmatas, bibliotēkas krājums un bibliotēka. Lietišķās etiķetes, komunikācijas un protokola eksperte Kristīna Sprūdža atgādināja etiķetes pamatus un uzsvēra būtiskāko vizuālās identitātes etiķetē, kā arī mēģināja atbildēt uz jautājumu, kā graut stereotipus vienlaikus pieklājīgi un stilīgi. Savukārt modes un stila dizainere Iveta Vecmane vērtēja bibliotekārus dizainera un stilista acīm, akcentējot 20. gadsimtā populāro bibliotekāru apģērbu, adītas vestes un biezas zeķu bikses, kas turpina uzturēt vizuālos stereotipus par bibliotekāriem. Dienu noslēdza dzīvā bibliotekāru modes skate, kur drosmīgākie bibliotekāri kāpa uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāles skatuves, lai demonstrētu, kāda patiesībā ir bibliotekāri. Gan šī diena, gan akcija bija unikāla Latvijas bibliotēku vēsturē, jo pirmo reizi plašā mērogā pievērs uzmanību tādai tēmai kā bibliotekāru mode. Akcija kārtējo reizi pierādīja, ka bibliotekāri nav briļļaini neveiksminieki un pelēkas zilzeķes, bet gan stilīgas sievietes un vīrieši, kas prasmīgi un lietpratīgi sniedz bibliotēku pakalpojumus visai sabiedrībai. Daudziem bibliotekāriem šī modes akcija spēcināja pašapziņu un deva pārliecību, ka būt bibliotekāram ir lepnums un ka strādāt par bibliotekāru ir stilīgi. Jaunākais akcijas pārsteigums jau vairāk nekā gadu pēc akcijas noslēguma ir bibliotekāru modes bukazīns, kura lapusēs var lasīt un skatīt akcijas norisi un iedvesmoties jaunām bibliotekāru modes virsotnēm.